Matemātikas izaicinājums 62. diena. Pāreja no parastās daļas uz decimāldaļu. Lai pārietu no parastās daļas uz decimāldaļu, pietiks atcerēties, ka daļsvītra ir vienkārši dalīšanas darbība. Piemēram, 1/4 mēs varam iedomāties kā 1 dalīts ar 4. Ja 1 dalīsim ar 4, iegūsim 0,25. 2/3 būs 2 dalīts ar 3, kas būs 0,6666 un tā tālāk, jeb vienkārši 0,6 periodā. Ir ērti atcerēties dažas visvienkāršākās daļas un to decimālu formu. 1/2 ir 0,5. 1/4 ir 0,25, 1/5 ir 0,2, 1/8 ir 0,125 un tā tālāk. Zinot šos, var ļoti viegli un ātri izdomāt pārējas uz decimālu daļu daļām ar šajā sarakstā apskatītajiem saucējiem. Piemēram, 3/8 mēs varam ļoti ātri noteikt kā 3 reiz 1/8, jeb 3 reiz 0,125, kas būs 0,375.